Mans vārds ir Ēriks Niedra. Esmu raidījuma cikla Latvija Ulmaņu laiki vadītājs. Šis ir raidījums par mums, par mūsu saknēm, mūsu pagātni, mūsu valsti. Par to, kā mēs dzīvojām un sasniedzām iecerēto, par mūsu priekiem un bēdām, par mūsu veiksmēm un kļūmēm, par tiem, ko mēs mīlējām un par to, kā mēs mīlējām. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem šeit, Latvijā. 7. sērija. 1928. 29. gads. Latvijas jubileja, karu pasludina ārpus likuma, 3. Saeimas vēlēšanas, dāmas kļūst nopietnākas, Latvijas olimpieši Amsterdamā kā politiķi īsina laiku. Nekaunīgais pelēns Miki Mauss ielec kinoekrānos skaņu multfilmā Velkonītis Villijs un paliek tur uz mūžīgiem laikiem kā viens kārtīgs masu kultūras pārstāvis. Viņš savam teitukam, Voltam Disnejam, atnesīs pirmo no 20 Oskariem. Vācijā pirmizrādi piedzīvo Bertolda Brehta Luga trīsgrašu opera ar Kurta Veila komponētajiem songiem. Brehts iet pie skatītāja it kā caur izklaidi, tajā pašā laikā piespiežot viņu domāt un modina viņa sociālo sirdsapziņu. Franču mākslinieku Žanu Piforkatu šogad aizrauja matemātiskais zelta griezums, kura attiecības viņš cenšas izmantot savos darbos. Šī ir sudraba tējas servīze. Anglijas pilsētiņā Līdsā 2 ielu krustojumā tiek uzstādīts elektriskais policists. Tas pats luksofors vien ir. 28 sekundes deg sarkanā gaisma, 2 dzeltenā, 28 zaļā. Par Indijas garīgo vadoni Gandiju nāk atklāsme. Viņš saka, esmu nācis pie secinājuma, ka pirmkārt, jebkura reliģija ir patiesa. Otrkārt, jebkura reliģija ietver sevī maldus. Treškārt, visas reliģijas man ir gandrīz tikpat dārgas, kā mans hinduisms. Par tādu gudrību indiešu tauta viņu nosauc par Mahatmu, lielo dvēseli. Bet Latvijai aprit tikai 10 gadu. Brīvība nākusi ilgi, 6 kara gadus, 2 no tiem neatkarības cīņas, kas veidoja cilvēku lielāku. Viņš vairāk mīlēja, viņš vairāk ticēja, viņam bija cēlāks mērķis. Daži saka, ka Latvija ir kā dāvana, kas iekrit uz tautai klēpī. Taču nekas šajā pasaulē netiek dāvināts, un neviena no tautām nav maksājusi tik daudz par savu brīvību kā latviešu tauta. Par godu Latvijas jubilejai tiek izlaistas arī pastmarkas. It kā 7 jūžu zābaku apāvis, prasmīgu saimniekotāju vadībā attīstās ķemeru kūrorts. Ir sakopts vērienīgs parks, kurā aug retu sugu koki, tā skaitā vienīgais Latvijā kokžņaudzējs. Ūdeņu vidū guļ mīlestības saliņi. Tagad mīlētāji tur droši var nokļūt ar īrētām laiviņām. Lai veselību varētu atgūt arī ziemā, ir uzcelta sanatorija ar 80 istabām, atpūtas telpām, sēra un dūņu vannu kabīnēm un citu procedūru kabinetiem. Tautā populārā dzejniece un dramaturģe Aspazija svin 60. šūpuļsvētkus. Par godu šai jubilejai Nacionālais teātris Alekša Mierlauka režijā iestudē jaunu pasaku lugu Zalkša Līgava. Žurnāls Atpūta pasteidz šo gabalu nodrukāt vēl pirms pirmizrādes. Amsterdamas vasaras olimpiādē mūsu komandā ir 14 sportisti, kurus vada Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Dikmanis. Mūsējo atklāšanas ceremonijā ir ģērbušies baltās biksēs, dāmas baltos svārkos un ar mazo valsts ģērboni un nacionālajām krāsām rotātos svīteros. Šoreiz vēl iztiekam bez medaļām. Labākais ir Petkēvičs sniegums 5000 metru skrējienā, 7. vieta. Abi mūsu olimpieši brīvajā, jeb kā vēl pa vecam mēdz saukt grieķu romiešu cīņā, Alberts Zvejnieks un Kārlis Petersons sveci zem pūra netur. Pirmoreiz Latvijā viņi demonstrē brīvās cīņas laušanās paņēmienus. Profesionālo cīkstoņu čempionāti notika cirka sezonas noslēgumā un ilga vairākus mēnešus. Norises vieta Salamonska cirka arēna. Tā no tiesas bija aizraujoša izrāde, lai gan pareizāk būtu teikt sacīkste. Viss sākās ar dalībnieku prezentāciju, parādi, ko vadīja arbitrs Šloss, kas tādās reizēs pildīja tādu kā konferenciē pieteicēju funkciju.
Izsauca pa vienam, un beigās radās iespējas, ka cīkstoņi te sabraukuši no pasaules malu malām. Bieži viesi arēnā bija kubaņas kazaks Sergejs Sudakovs, serbu zvaigzne Milatičs, vīgi izmanīgais krievs Čerūhins, dāmu favorīts skaistulītis Štekers. Viņu beigās noindēja kāda nelaimīga mīļākā, taču parādas kulminācijas brīdis notika tad, kad tiesnesis Šloss dramatiski kāpinot balsi sauca: pasaules čempions Jānis Leskinovičs! Vai kas tādā brīdī notika? Jūsma, aplausi, ovācijas, likās kupols pa gaisu aizlidos. Īpaši aizraujoši bija anonīmie lauzēji ziņkārības uzkurināšanai. Viņi valkāja melnas un zilas maskas, kuras noņēma tikai tad, kad pretinieks bija viņus pieveicis. Dažiem savas identitātes slēpšanai nācās papulēties krietni sirsnīgāk. Apmatojums, tetuvējumi uz rokām un citās redzamās vietās, to visu nācās rūpīgi slēpt. Publikas nekad netrūka, un čempionāti bija tiešām lieliski apmeklēti. Brīvkārtas bija izņēmuši pat daži no Saeimas deputātiem, lai gan augstākajās aprindās šādas izpriedzes uzskatīja par prastām. Aizrautīgākie līdzdzīvotāji, puišeļi, protams, iespēja jau viņiem daudz. Visi šie dubultnelsoni, pusnelsoni, tilti, kravates, makaroni un vēl citi paņēmieni. Daudzi no galerijā sēdošajiem ieradās ekipēti ar kartupeļiem. Dārzenis noderēja satracinājuma vai aizkaitinājuma brīžos, kad kaut kas nepatika, piemēram, sliktais cīkstonis lietoja neatļautu paņēmienu vai tam līdzīgi. Dažkārt nogranda šāvienu, ne jau publikā. Tos raidīja tiesnesis Šloss brīžos, kad sirsnīgākos cīkstoņus vajadzēja izšķirt vienu no otra. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve raidījumā Latvija Ulmaņlaiki sadarbībā ar Lattelekom. Mūsu pretinieki saka mums taisnību acīs, kamēr mūsu draugi mums glaimo. Mūsu pretinieku kodīgās piezīmes un asā kritika ir spoguļi, kuros mēs varam redzēt sevi tādus, kādi mēs patiesībā esam. Šie nelaipnie dūrieni un grūdieni ir tikpat kā pieši, kuri mūs skuvina veikt mūsu darbu ar labākiem panākumiem un mūs pašus modina uz lielāku cildenību mūsu dzīvē. Šajā laikā Ulmanis karsti iestājas par aizsargmuitām lauksaimniecībai. Viņš uzskata, ka lauksaimniecība ir Latvijas dabiskais saimnieciskais pamats un tādēļ tā ir jāaizsargā. Rūpniecība turpretī ir mākslīgi radīta parādība, kas izaugusi ar lauksaimnieku pirktspējas palīdzību. Pret to nikni vēršas sociāldemokrāti. Aizsargmuita kopumā kaitēšot Latvijas lokopības attīstībai, un to labi saprotot praktiskie lauksaimnieki, bet baidoties iestāties pret saviem vadoņiem Saeimā un Ulmaņu diktatūru, aiz muguras viņu jau dēvējot par Kārli I. Kas ir īsts politiķis? Tas ir tāds, kurš pret ienaidnieku nepazīst žēlastību, bet draugus aizstāv pat tad, ja tiem gadās sašmucēties. Vecs Zemnieku savienības biedrs Jānis Goldmanis, zemkopības un kara ministrs vairākās Ulmaņu valdībās, sajiet ar Ulmani ragos. Otrajā Saeimā startē ar atsevišķu sarakstu, pēcāk izstājas no zemsaviešiem. Bet tā nu ir sanācis, ka draudzīgajos laikos viņš no Ulmaņu vadītās Zemnieku bankas ir dabūjis pret vekseļiem prāvus aizdevumus. Nu pienācis laiks atmaksāt, bet naudas nav. Bet nu Goldmanis saturies, mēs tavus vekseļus noprotestējam. To redzot, arī citas bankas, kur viņš aizņēmies, izdara to pašu. Citādi ir ar Artūru Žēru. Viņš Zemnieku savienībā tiek uzskatīts par ļoti spējīgu finansu lietpratēju. Viņa stihija ir veikla darbošanās dažādos finansu uzņēmumos, kreditēt nedrošus uzņēmumus un savus pazīstamos ar summām, kas tālu pārsniedz ņēmēja atdotspējas. Žēru apcietina, ko Ulmanis izgalvo Žēru uz brīvām kājām. Trešās Saeimas vēlēšanu kampaņa izvēršas visai karsta. Iet divas kolonnas ar sarkaniem karogiem un abas dzied internacionāli. Kā satiekas, tā sākas kaušanās.
Nabaga policistiem galviet riņķī, kas te īsti darās, bet viss ir vienkārši. Pirmo reizi Saeimas vēlēšanās piedalās arī Maskavas slepeni atbalstītie pašmāju komunisti. Viņiem sociāldemokrāti ir ienaidnieks numur 1, jo tiem ir visplašākais iespējas darbaļaužu vidū. Īpaša vieta Latvijas politiskajā vēsturē bija sociāldemokrātu un komunistu attiecībām. Komunisti mazliet apdraudēja sociāldemokrātu pozīcijas Latvijā, it īpaši kreisās strāniecības vidū. Tas spieda sociāldemokrātus pārdomāt savu taktiku, un sociāldemokrāti bieži vien izšķirās par to, ka mēģināja palikt kreisāki nekā viņi patiesībā bija. Tā bija cīņa par vēlētājiem. Un šajā cīņā, izmantodami kreiso frazeoloģiju, sociāldemokrāti bieži vien laika gaitā jau varbūt paši vairs neizšķīra īsti savas tās vērtības, uz ko viņi balstījās. Un šeit ir jāsaka, tā ir daudz domas par to, daudz viedokļu, vai Latvijas sociāldemokrāti bija kreisi vai pārāk kreisi. Pilnīgi jauna situācija sociāldemokrātu un komunistu attiecībās izveidojās 1928. gadā 3. Saeimas vēlēšanu laikā. Līdz 1928. gadam Latvijas komunisti, Latvijas komunistiskā partija nebija piedalījusies nevienās vēlēšanās un aicināja savus piekritējus boikotēt vēlēšanas un tajās nepiedalīties. Šim aicinājumam gan sekoja ļoti neliels komunistu piekritēju skaits. Lielais vairākums komunistu potenciālie piekritēji 1. un 2. Saeimas vēlēšanu laikā balsoja par sociāldemokrātiem. Latviešu sociāldemokrātu vislielākā loma un vislielākā viņu darbības nozīme tomēr bija tā, ka sociāldemokrāti spēja lielāko daļu no kreisiem vēlētājiem, no strādniecības, viņi spēja iesaistīt tātad parlamentārā politiskā darbā. Nevis ielu demonstrācijās, nekārtību izraisīšanā un tam līdzīgi. Paši sociāldemokrāti uzskatīja, ka komunistu frakcijas izveidošana Latvijas Saeimā ir ļoti izdevīga Latvijas labējiem politiskiem spēkiem, Latvijas pilsoniskām partijām. Nevelti atsevišķi sociāldemokrātu līderi, piemēram, labējo sociāldemokrātu līderis Feliks Cilens, saistīja šīs komunistu frakcijas izveidošanos Latvijas Saeimā ar Ulmaņa politiskajām spēlēm. Bet Dažālabā pagastā atrodas tādi, kas negrib sekot agronomu Ulmaņa pamācībām. Viens tāds vīrs ir Alberts no Naudītes pagasta. Kā brauc uz kristībām, tā pazūd. Kad sieva ar policiju atrod, skaidrā nauda nospēlēta, zirgi un pajūgs arī. Skumji, bet pavisam cita kaluma vīrs ir Kristaps Morbergs. Nomiris latviešu miljonārs, būvuzņēmējs Kristaps Morbergs. Darba gaitas viņš ir sācis kā vienkārši strādnieks, pēcāk studējis arhitektūru Berlīnē un pie turības ticis ar apbrīnojamu centību un saimniecisku izmaņu. Visu savu mantu viņš novēl Latvijas universitātei. Tā ir krietni liela, 6 daudzstāvu nami Rīgā, plašā Romas viesnīca, skaista vasarnīca ar dārzu Jūrmalā un 600 000 latu skaidrā naudā. Ar Lāčplēša ordeņa pirmo šķiru tiek apbalvots Itālijas pirmais fašists Musolīni. Un kas gan ir apbalvošanas ierosinātāji? Tādi demokrāti kā valsts prezidents Zemgals, ārlietu ministrs Antons Balodis un vēsturnieks Itālijā Sēja. Skandāls! Sociāldemokrāti protestē Saeimā, aiziet no ordeņa domes. Liberālais vēlēšanu likums prasa savākt tikai 100 pilsoņu parakstu, lai saraksts varētu kandidēt. Tāpēc parādās tādi saraksti kā Salmiņa piekritēji, veselības aizstāvji, Latgales ciemnieki un līdzīgi. Lai ierobežotu šo neiedzību, vēlēšanu likumu maina. Tagad jāiemaksā 1000 latu drošības nauda. Ja no saraksta neviens neiekļūs Saeimā, tad naudiņa pagalām. Jau šis nelielais ierobežojums panāk, ka šī gada vēlēšanās tiek iesniegts par 21 sarakstu mazāk.
Bet labi, pietiks par politiku. Radīsies vēl iespējas, ka politiķis ir cilvēks, kurš no agra rīta līdz nakts tumsiņai to vien dara, ka kalpo tautai. Patiesībā rutīnas pilno, stipri garlaicīgo darba dienu politiķi cenšas īsināt, kā nu kurš māk. Būsim objektīvi. Bija jau arī apzinīgie, savu misiju saprotošie tautas priekšstāvji, bet nenoliedzami bija arī tādi, kas padevās savas fizioloģijas diktātam, sava rumpja un savas personīgās dabas iegribu apmierināšanai. Jānis Opincāns, deputāts no Latgales, ar glāzi tējas vai garšīgām sviestmaizēm Saeimas bufetē viņam nebija gana, un savu diennišķo graķīti viņš joza iemest uz Vecrīgu. Krodziņš, alus, avots. Lieliski izvēle, tikai pāris soļu attālumā no darba vietas. Citi Saeimā sēdētāji bija krietni vien slīpētāki. Zeltera pudeles, oriģinālo saturu viņi lēja laukā un iekšā pildīja krietni vien uzmundrinošākus un sildošākus šķidrumus. Dzēriens vairs neburbuļoja, bet kurš atšķirs? Ar zelteru lietošanu šad tad aizrāvās sociāldemokrātu trijotne – Paulis Lejiņš, Kristofs Elijas un Ansis Rudēvits. Un ja pirmie divi pēc tam kļuva mierīgāki, pat sentimentāli, tad Rudēvicam vilku uz kašķi. Šahs deputātu smadzenēm krietni intelektuālāka atslodze. Visaizrautīgākais Saeimā Ringolds Kalnīgs. Lai gan sveša šī spēle, saprotams, darba laikā, nebija arī valsts augstākās ierēdniecības personālam. Šaham nodevās arī kafēnīcās, ne visās. Gluži kā pati spēle, arī kafēnīcas bija īpašas. Reinera kafēnīca. Šeit šaham sava nodalīta istaba. Figūras jānomā, jāpasūta arī kas ēdams vai dzerams. Turklāt nespēlēja jau uz interesi, bet noteiktu taksi, parasti Lats partijā. Pavēja pat viesmīļi, kas apkalpoja šahistus, pat tie zināja spēles noteikumus. Atvērās īpašā istaba ap pusdienas laiku un beidz darbu ap 9 vakarā. Publika – advokāti, profesori, rakstnieki, pensionēti politiķi. Dīvainākais tandēms – rakstnieks Zeltmatis un publicists Unāms. Gadiem ilgi, katru nedēļu šie divi tikās savā partijā. Un vienmēr uzvarēja publicists Žanis Unāms. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem, ļoti dažādiem cilvēkiem šeit Latvijā. Pēc reklāmas 1929. gads. Valsts prezidents Zviedrijā, Staļins sagrābja varu, mirst Rainis, kleitas stiepjas garākas, piedzimst Oskars, kur palikāt brāzmainie 20. Smieties, uzklausīt, atzīties, pasmaidīt. Viss sākas ar sarunu. Esam tuvāk Lat-Telekom. Mūsu enerģija jūsu labklājībai. Turpinājumā par 1929. gadu. Valsts prezidents Zviedrijā, Staļins sagrābja varu, mirst Rainis, kleitas stiepjas garākas, klauvē lielā depresija, kur palikāt brāzmainie 20. Itāļu vairums ir katoļi, un Musolīnī svarīgs ir katoļu baznīcas atbalsts. Ar pāvestu Piju 11. tiek noslēgta tā sauktā Laterānas vienošanās.
Uz Vatikāna pakalna Romā rodas pati mazākā valsts pasaulē – Vatikāns. Tā ir puskvadrātkilometru liela, tajā dzīvo ap 1000 pilsoņu, bet viss ir tā, kā jebkurā normālā pastāvīgā valstī, ar vienu izņēmumu – Vatikānā nedzimst bērni. Maskavas Trjokgornaja manufaktūra, vēlākā kluba Spartaks futbolistiem, tagad ir jauna, skaista forma. Kur tā radusies? Bijuši spēlēt Latvijā un kādā veiklā ieraudzījuši glītus sporta krēklus, sarkanus ar baltu svītru pāri krūtīm, nopirkuši, un tagad spēlē ar vēl lielāku pacēlumu. Šajā gadā Gustava Dalena konstruētā virtuves plīts Aga pēc vairākiem pārveidojumiem beidzot iegūst savu optimālo izskatu. Līdz šim tālruņa aparāts ražo no koka un metāla detaļām. Siemens pirmo reizi tālruni izgatavo no viendabīga materiāla – plastikāta. Cita lieta – vieglāks un ērtāk pagatavojams. Angļu mikrobiologs Aleksandrs Flemings atklāja penicilīnu. Tas radīs veselu apvērsumu medicīnā, taču līdz tam jāpaiet laikam. Tāpēc Nobela prēmiju Flemings saņem tikai 45. gadā. Oskars Barkers jau 13. gadā rada pirmo Leikas fotokameru. Neatlaidīgi strādājot pie jauniem modeļiem, viņš šogad konstruēja fotoaparātu Leika 1A. Šīs kameras formāts kļūst par fotoindustrijas standartu. Arī franči izgudro kaut ko jaunu. Kādā Parīzes kinoteātrī sāk tirgot saldējumu ar šokolādes glazūru. Tā kā vairākus mēnešus tur rāda filmu par eskimosiem, tad saldējumu iesauc par Eskimo. Šogad pirmo reizi notiek Amerikas Kinoakadēmijas balvu pasniegšana. Mākslinieks Cedriks Gibons ir izveidojis statuēti. To ieraudzījusi kāda aktrise iesaucis, ka tas tak esot kā izpļauts viņas onkulis Oskars Pīrs no Teksasas. Tā arī balva iegūs nosaukumu – Oskars. Miljoniem amerikāņu visu naudu iegulda akcijās. To vērtība strauji ceļas, peļņa nāk milzīga, spekulācijas kļūst galvu rēbinošas. Akciju cena stāvu pārsniedz to reālo vērtību, un tad varavīksnes krāsās zaigojošais ziepju burbulis plīst. 24. oktobrī, melnajā ceturtdienā, Volstrītas biržā akciju kurs sāk katastrofāli kristies. Sākas panika. Miljoniem amerikāņu izput. Milzīgs bezdarbs, trūkums. Krīze pārņem arī visu pasauli. Sākas gadi, kurus vēlāk nosauks par Lielo depresiju. Jā, ko tik cilvēki nedara, lai izcīnītu savu vietu zem šīs saules? Tā pagājušajā gadā mirušā būvuzņēmēja miljonāra Kristapa Morberga lietā gaidāmas 2 prāvas. Par ko? Par mantojumu, protams. Izrādās savu milzīgo īpašumu Morbergs novēlēs Latvijas universitātē, un tas nav paprātam viņa radiniekiem. Pusi no savas tiesas pieprasa arī viņa pirmā sieva, lai gan īsti gribēt neko nevar, jo atrodas Sarkankalna Trakonamā. To viņas vietā izdarīs aizbildnis. Latvija ļoti vēlas izveidot tuvas attiecības ar Zviedriju. Maijā valsts vizītē Stokholmā viesojas valsts prezidents Gustavs Zemgals un ārlietu ministrs Antons Balodis. Jūnijā ar atbildes vizīti Rīgā ierodas Zviedrijas karalis Gustavs V un tiek uzņemts ar neliekuļotu sirsnību. Meža kapos atklāja granītā kaltu pieminekli pirmajam Latvijas ārlietu ministram Zigfrīdam Meierovicam. Naudu piemineklim saziedo tauta. Vācu speciāls fonds, aktīvi piedalās korporācijas. 3. daļu no vajadzīgās summas apsolījis Meierovics otrās sievas Kristīnas tēvs, taču viņš atsaka, jo nav ievērots noteikums, ka viņa meitas vārds pieminaklī būs iekalts tikpat lieliem burtiem kā Zigfrīda. Dažus mēnešus pēc vīra nāves Kristīna ir izdarījusi pašnāvību. Iemesli – mīļotā vīra bojāēja, pašas neizdziedināmā slimība tuberkuloze, priekšā stāvošais finansu bankrots. Latgalei, kura izglītības darbā bijusi aizkavēta, īpaši nozīmīga ir Latgales tautas universitātes izveidošana Rēzeknē. Arī mazākuma tautībām ir savas tautas augstskolas. Par lielāko strādnieku jaunatnes organizāciju jau 21. gadā kļūst Strādnieku sporta savienība SSS, tautā saukta par siseņiem. Siseņiem ir īpaša sargu vienība, kas apsargā socdemu pasākumus no nacionāli noskuņotu jauniešu uzbrukumiem.
Kad 25. gadā nošauja kādu siseni, organizāciju aizliedz. Vēlāk tā atdzims zem cita nosaukuma – Strādnieku, sports un sargs. To vada Saeimas priekšsēdētāja Paula Kalniņa dēls Bruno. Ierobežojums lokāliem tirgoties ar alkoholiskajiem dzērieniem pēc 1:00 naktī pastāvēja tikai uz papīra. Atklāt gan tos netirgoja, bet slepeni, izmanīgu viesmīļu sagādātus varēja lietot pēc sirds patikas kaut līdz rīta gaismai. Tāpēc deputāti Rīgas domē nobalsoja par koncesijas piešķiršanu 3 naktslokāliem, uzliekot katram no tiem 30 000 latu lielu nodokli gadā. Pēc pusnakts varēja gan sirdi, gan kuņģi, gan ausis pamielot. Vietiņu netrūka. Katrai savs stils, sava mākslinieckā vizītkarte, savs cenu līmenis. Principā tieši cenu dēļ baudīt noskaņotā publika sadalījās pa vairākiem naktslokāliem un nevis apsēda vienu vislabāko. Bet vislabākais, visglaunākais, nenoliedzami, bija Alhambra. Brīvības ielā 25. Sarkanais cietoksnis, ja tulkosim no arābu valodas. Jā, cenas augstas, bet līmenis arī. Ielu vitrīnās afišas ar vakar muzikālajiem priekšnesumiem. Tiem, kas spēja novērtēt Eiropas skaistākā mulate Fortuna la Bella Creole ar ansambli. Bet plašai publikas pievilināšanai absolūtie tautas mīluļi brāļi laivinieki, kas vasarā līdz 12. uzstājās dārzā, bet zālē turpinājums sekoja pēc tam. Brāļi laivinieki, Bedriņš un Fricis, lai gan radinieki un vismazāk jau brāļi, viņi saprotams nebija viss. Fricis upinieks, mazliet jaunāks, bieziem melniem matiem, gludu tembru. Un Kārlis Grūbe, vecpuisis ar pliku galvu, toties labi atpazīstamu, mazliet spalvainu balsi. Tik tālu ausīm un dvēselē. Bet par acīm runājot, Alhambras interjera risinājuma autors bija arhitekts Sergejs Antonovs. Lielā zāle sadalīta 3 atsevišķās daļās. Pirmā bija tapsēta ar citronzeltenu velūru, kas veiksmīgi harmonizēja ar rozā un pelēkas nokrāsas mēbelēm. Baroka griezti ar tādiem gaismas efektiem, vārds kaut interesanti. Otrā bija ieturēta vēsākos tonos, jo krāsojums gaišpelēks. Un trešā zāle, pat ne zāle, drīzāk mazs kabinets, atkal pilnīgi atšķirīgi, jo te dominē siltie, patīkamie Havanas brūnie toņi, kas iežūžina, pieglaužas, nomierina. Jā, un vēl Alhambras lepnums – bārs. Metāls, no tā dažādi gaismas efekti, ko panāk slīpēs apgaismojums, un baltās milzīgās kolonnas. Iespaidīgi. Vidusšķiras ļaudīm 2 ļoti piemērotas vietiņas dažu nedrošu soļu attālumā viena no otras. Naktslokāls, kura nosaukumā 3 burtu abviatūra – OUK, tas Dzirnavielā. Un mazliet tālāk, tur Valdemāra un Dzirnaviela stūrī, bārs Dancings Kabarē. Lepni skan. Tātad bārs Dancings Kabarē, Foxtrot Dīle. Šo nosaukumu sarunvalodā un latviski apvienoja vienā stieptā vārdā un sanāca tāda Foxtrot Dīle. Kad Otto Švarcu vienos naktī slēdza, šeit pārcēlās tā publikas daļa, kurai vēl nebija gana. Tiesa, mākslnieciskie priekšnesumi uz to brīdi jau bija beigušies, instrumenti klusēja, bet ja nauda makā vēl turējās, ar mūziķiem varēja vienoties par virsstundām. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat Telekom. Vīri, kuri ir no īstas vielas, katru reizi atradīs savu ceļu un tiks uz priekšu, neskatoties uz visiem naidīgiem un pretīgiem apstākļiem. Neviens nevar viņus atpakaļ atturēt. Liekas, it kā katrs kavēklis tikai paceltu viņa izveicību uz priekšu tikšanā. Vislielākie vīri allaž būs tie, kuri savā dzīves darbā sākuši strādāt no
pašas apakšas. Latvijas Universitātes 10 gadu jubilejā Ulmani ievēl par goda doktoru. Viņam tas ļoti patīk. Lielā mērā tas ir rektora, profesora Tenteļa nopelns, un Ulmanis to nekad neaizmirsīs. Sadzīvē Ulmanis paliek tas pats vienkāršais cilvēks. Sunākstes kora dalībniece Elvīra Lasmane pirmo reizi Ulmani redz Bermontiādas laikā Taurkalnes stacijā. Tad viņai ir 10 gadu. No automašīnas izkāp milzīgs vīrs, ģērbies garā, melnā, nevisai jaunā mētelī. Otreiz Elvīra Ulmani redz pēc gadiem dziesmu svētkos Koknesē. Kad dziedātājiem aplaudējot smaidošais dižvīrs pienāk tuvāk, tad ak šausmas, mugurā viņam ir tas pats Taurkalnes laika melnais garais, vēl vairāk nodilušais mētelis. Dīvaini, spriež koristis, vai tiešām valstsvīrs nevar nopirkt sev jaunu mēteli vai vismaz aizņemties? 1929. gadā Kārlis Ulmanis nopublicēja vienu no saviem pazīstamākiem darbiem, kas saucās Kā pacelt lauksaimniecību un padarīt ienesīgu lauksaimniecību. Šis darbs bija visai plaša apjoma. Šis darbs aptvēra 482 lapas. Tomēr jāsaka, ka šis darbs ir visai grūti lasāms. Šis darbs ir pārbūvēts ar citātiem, šis darbs ir pārbūvēts ar daudziem nevajadzīgiem statistikas skaitļiem. Grūti iedomāties, ka toreiz lauksaimnieki ļoti plaši lasītu, ļoti plaši studētu šo Kārļa Ulmaņa darbu. Es mazliet gribētu aizstāvēt šo darbu un varbūt aizstāvēt arī nedaudz Ulmaņa lauksaimniecības politiku. Pirmkārt, šajā laikā nevienam tā īsti nav skaidrs, kas tad ir jādara, krīzes situācijas, draudošās krīzes situācijas likvidēšanai valstī, kādai ir jābūt attieksmei pret lauksaimniecību, tieši praktiskiem ekonomiskiem pasākumiem. Šajā laikā parādās daudz darbu, kurus raksta politiķi, ekonomisti, un Ulmaņa šis sacerējums, viņš nav varbūt nelabāks, bet katrā ziņā arī nesliktāks. Ulmanis nedomāja saimnieciskās kategorijās, Ulmanis drīzāk domāja ētiskās un estētiskās kategorijās. Ulmanim bija svarīga pati lauksaimniecība, bija svarīga šī lauksaimniecība pati par sevi. Viņam pārmet, ka necelt lauksaimniecības, ka Ulmanis nerunā par lauksaimniecības ražības celšanu, manuprāt, tās ir aplamības. Jo Ulmanis savos darbos, varbūt tā vai citādi, to nosaucot, bet allaž runā par šo jautājumu, runā par ražības celšanu, par lauksaimniecības ienesību. Ulmaņa uzskatus varētu raksturot arī kā antikapitalistisks šajā ziņā un zināmā mērā ar atsevišķām pat sociālisma iezīmēm. Ulmanis vienmēr uzstājās par pabalstiem lauksaimniekiem, Ulmanis vienmēr uzstājās par to, lai lauksaimniecības preču cenas tiktu subsidētas. Ulmanis vienmēr uzstājās par lauksaimniecības aizstāvību, par protekcionismu šajā sfērā. Arī sievai ir savs viedoklis, kā vīrs varētu nodrošināt saskaņu ģimenē. Viņa vēlas, lai tu nepulgo sievu svešu cilvēku klātbūtnē, vienalga, kas būtu sakāms sievai, allaž saki to pieklājīgi. Esi džentelmenis, lai gan kopš kāzām ir pagājuši vairāki gadi, un laiku pa laikam dod sievai iespēju izklaidēties un iegūt to, kas viņai sagādā patiesu prieku. Bez šaubām sievietei prieku sagādā tas, ka viņa var iegūt personisko automobīli, vai sliktākā gadījumā tāds ir viņas vīram vai mīļākajam. To pat var saukt par laimi. Kāpēc? Tāpēc, ka uz šo gadu visā Latvijā ir uzskaitīts 1381 personiskais auto. Pasažieru autobusi ir 183, bet kravas mašīnu 728. Tā nu ir sanācis, ka latvieši vairāk aizrāvušies ar bendiju. Hokejam ļoti līdzīga spēle, kur komandā ir 11 vīri, kas par lielu ledus laukumu ar nūjām dzenā oranžu, pītu, plastmasas bumbiņu. Bet lietuvieši jau 5 gadus trenējas Kanādas hokejā ar ripu. Un nu Rīgā pirmā oficiālā abu valstu spēle hokejā. Līdzjutēji saskābuši, vai pietiks rokas pirkstu, lai saskaitītu mūsējiem iemestās ripas, bet jāskaita tikai līdz 3. Un tās pašas iemestas brāļu Lēšu vārtos. Uzvara ar 3-0. 12. septembrī aiziet Rainis.
ģeniāls dzejnieks un filozofs, pretrunīgs cilvēks, ideālists, nacionālās Latvijas valsts vēstnesis un cīņā saucējs, aicinātais uz mīlestību un taisnību cilvēku starpā, netik daudz zemes praktiskais dzīvotājs, cik ideju nesējs. Cerējis nodzīvot 300 gadus, viņš aiziet 65 gadu vecumā. Viņš tic dvēseles nemirstībai. Pie Raiņa kapa dzīves biedre Aspazija saka no jaunās derības: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušiem, viņš ir augšām cēlies. Amerikā ir sākusies saimnieciskā krīze, bet Latvijā neviens cer, ka mūs tā sāpīgi neskars. Kas mūs paglābs? Varbūt skaistums? Mode uz skaistuma konkursiem uzņēmusi apgriezienus un izplatījusies pa provinces pilsētām un pagastiem. Pārsvarā kļūt par skaistāko pilsētā vai ciemā varēja pilnīgi nejauši. Jo, lai cik tas dīvaini neizklausītos, skaistuma konkursus iepriekš neviens neizsludināja. Vienkārši uzradās kaut kāda pēdējā brīdī izveidota organizācijas komiteja, dalīja dejojošām dāmām numuriņus, tad kaut ko savā starpā apspriedās, balsoja, izvirzīja uz nākamo kārtu, teiksim, 4 pretendentus, no kurām viena beigās kļuva par Miss Ilūksti, Miss Rūjienu vai Miss Iecau. Skaistākās meitenes galvu to, ka rotāja ar kroni, ne jau īstu, no bieza un spīdīga papīra salīmēta. Dāvāja meitenei balvu, konfekšu kārbu, zelta pulkstenīti vai tādā garā. Bet pēc tam publicēja fotografiju vietējā laikrakstā. Runā, ka dažai pat ārzemju miljonārs precību piedāvājumu izteicis pēc šādas fotografijas. Oriģinālāku skaistuma konkursu meistari bija žurnāla Sensācija darbinieki. Viņi fokusējās uz atsevišķām ķermeņa daļām, aģitēja pārliecinoši, pilni entuziasma. Palasīsim. Katras sievietes lepnums ir viņas kājiņas, ja tās tiešām ir skaistas. Un sievietes to zina. Ar savām kājiņām, tērptām kairinošās zeķēs, viņas kārdina vīriešu stabilos prātus un padara tos par nestabiliem. Tagad katra sieviete var sacensties ar savām kājiņām. Tā, kurai tiešām būs visskaistākās, saprotams, nevarēs no pielūdzējiem pat atkauties. Citāta beigas. Pretendentēm vajadzēja iesūtīt fotogrāfijas. Konkursam paredzētā ķermeņa daļa, ceļgals, kāds sprīdis virs tā. Labi, ja varēja redzēt bruncīšu maliņu, tas kairinošāk izskatās. Fotografēties varēja bez maksas pie Kraukļa, Brīvības ielā 7. Turklāt viskarstākās meistariem bija svētdienas. Dāmu sanāca tik daudz, ka dažai labai nācās pat rindā gaidīt. Bet, kad tikāt objektīvu priekšā, viss noritēja ļoti diskrēti. Uzņēma sieviete, nevienas svešas acis, viss tā klusi un nomaskēti. Balvas kājām. 1. vieta – zelta gredzens, 2. vieta – moderna pavasara sezonas cepure vai apzeltīts žetons, 3. vieta – zīda zeķes jeb sudraba žetons. Vērtēja jau ne tikai sieviešu kopumā un pat daļām daili. Savs konkursiņš tika arī kungiem un jaunskungiem. Tos parasti izsludināja žurnāls Elegance. Princips ļoti vienkāršs un mums jau labi pazīstams – fotogrāfijas, fotoportreti. Tos sūtīja uz redakciju un skatītāji, lasītāji balsoja un vērtēja. Kam vislielākā piekrišana, tas tika pie godalgām. Grandiozāka tādās reizēs izvērtās balvu pasniegšanas ceremonija. Balli rīkoja naktslokāla Dancing Palace telpās, Brīvības un Elizabetes stūris. Kungiem no provinces apmaksāja ceļu izdevumus, bet publikai nācās maksāt 3 latus. Toties līdz 5 rītā īsts balto nīģeru džezbēns un dejas, arī ar skaistākajiem vīriešiem Latvijā. Mūsu valsts, sabiedrība, sadzīve, mūsu vēsture, raidījuma ciklā Latvija Ulmaņu laiki. Šī bija 7. sērija. Nākamajā reizē 1930. 31. gads. Iet vaļā Rīgas centrāla tirgus, modē sākas klusā elegance, brauc šķirties uz Latviju, cik īsam jābūt policistam, viltīgā Coca-Cola, veselīgākais bērns Latvijā. Visu labu!